Čau! Es sveicināts atpakaļ manā YouTube kanālā. Tātad esmu izdomājis uztaisīt tādu nelielu brīvdienu / atvaļinājumu vlodziņu. Un tagad mēs taisamies, lai dotos lasīt krūmelenes, tā kā es jūs ņemšu līdzi. Un rītā arī šis tas ir padomā, tāpēc es domāju, ka varētu jums būt interesanti paskatīties, ko mēs sadaram pāris atpūtas dienās laukos. Nu, ko mēs tās melenes šausmīgi pārlasījāmies. Nezinu, cik mēs ilgi lasījām, tad pusotru stundu, gandrīz 2 stundas, manuprāt. Tur šausmīga plantācija, un mēs katrs, manuprāt, apēdām pa kilogramam, un Spaiņos mums kopā sanāca 23 kilogrami, kas ir, manuprāt, diezgan nopietnas rezultāts. Tā kā jā, es vispār ļoti priecājos, ka sanāk tagad šajās dienās dzīvoties pāru, jo solīja lietu. Bet, manuprāt, kāds sadzirdēs, ka man ir atvaļinājums, un lutina man ar skaistu laiku, tā kā es ļoti, ļoti priecājos un ļoti baudu. Un ceru, ka rītdiena arī būs tikpat izdevusies, jo mums ir šis tas arī padomā. Un jā, tagad iešu vannā, relaksēšos, un tad jau vairāk jums parādīšu rītā. Hello! Nu ko, ir jau 2:00. Šodien bija diezgan tāds rosīgs rīts tādā ziņā, ka es šodien izdomāju nogriezt matus. Protams, mums viss nesanāca tā, kā gribējās, līdz ar to bija bišķiņ pārdzīvojumi, bet tagad man šķiet, ka izskatās ļoti labi. Tā kā jā, es tagad esmu sataisījis matus, mēs arī, pareizi sakot, Edgars izmazgāja baļļu, tā kā mēs šovakar atkal iesim baļļoties, bet šoreiz ārā. Tā kā, jā, tagad eju saģērties, un mēs brauksim pastaigāties uz Lietuvu, uz taku, kur jau mēs vienreiz bijām rudenī. Tā tagad jāišu kaut ko vilkt mugurā, jo it kā nav augsti, bet ir bišķiņ vējiņš, un laikam būs jāvelk bikses, un vienkārši krekliņš ar īsām piedruknēm. Es domāju, tas būs piemēroti priekš pastaigas. Es izgāju ārā un sapratu, ka būs man pārāk karsts, tāpēc es domāju, ka es uzvilkšu šāds biks. Topiņu es atstāju šo pašu. Un, jā, reku varat ievērtēt, kādi man mati izskatās. Ir tik laba sajūta nogriezt visu lieko. Man bija tā kā, es teiktu, šitik gari, ja pat ne garāki. Un ir fantastiska sajūta, ka viņu vairs nav. Tā kā jā, mēs tūlīt dodamies staigāties.
sastingt droši vien savijos. Mēs jau esam nogājuši pusi. Mēs gājām no šejienes līdz šejienei. Un tagad, jā, esam, manuprāt, vienā no skaistākajām šīs takas vietām. Un, jā, šodien ir ļoti foršs laiciņš pastaigai. Un, šitajā biezajā mežā ir diezgan daudz visādu kukainīšu, bet pa ceļam bija saulītē, bija ļoti daudz visādas ķirzeciņas. Tā, ka uz katru šo to jāstas līdz kādai neuzkāps virsū. Tā kā jā, vasarā te ir daudz citādāka tā sajūta uz skats nekā rudenī bija, ka mēs te bijām. Esam izstaigājušies, tikko arī paēdām pusdienas, tā kā ir ļoti patīkams nogurums. Tā, ka arī tagad vasarā bija ļoti skaista. Es domāju, pēc nedēļas tur būs vēl skaistāks, jo virši būs pilnībā uzziedējuši. Un, jā, tā kā tiešām forši izstaigājāmies. Tagad man bija plāns aiziet nopeldēties, bet nav vairs saulīt un ir kaut kāds nepatīkams vējiņš, tāpēc es nezinu, vai es saņemšos to izdarīt, bet ir viena lieta, kas gan ir obligāti jāizdara, ir jāiet iekrunāt baļļa, tāpēc es tagad tieši atbalstītu Edgaru. Un varbūt kaut kādā veidā palīdzējuši viņam ar baļas iekrunāšanu, lai jau pēc pāris stundām mēs arī varētu iet pasēdēt, paskatīties zvaigznītes un izbaudīt vienkārši laiku laukos. Tā kā, jā, es nezinu par peldēšanu tiešām. Es domāju, es nesaņemšos. Es arī tikko paēdu un nav baigi tāda liela vēlme iet plunčāties. Ejam iekrunāt baļu. Čau, pēļuk! Tā, mani atsūtīja uzdevumā piemest malku. Tad pamēģināsim. Nevaru aiztaisīt dzīvi. Es teiktu, ka esmu pilnībā sagatavojusies iet uz baļu. Es esmu saģērbusies, man ir 2 veidi dzērieni līdz, tā kā tagad tikai gaidu, kad viss pārējie būs gatavi, ka baļa būs gatava. Es pieņemu, ka jau varētu drīz būt gatava baļa. Jā, lai varētu iet baļoties. Es nezinu, kā jums, bet man tā kā uzvilkot baltu halātu mugurā, uzreiz sajūta, ka es esmu viesnīcā un uzreiz ir tāda fancy sajūta, tāpat arī ar baltiem dvieļiem. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, vienkārši ir kaut kāda asociācija, kad viesnīcās vienmēr ir balti dvieļi un balti halāti. Nezinu, kāpēc, nezinu, esmu vienīgā tāda, padalieties komentāros.